Tas, par ko es gribētu turpināt savu stāstījumu, ir atcerēties visi ilgāk tik uzdots jautājums par to, kāpēc tad ir dažas telpas, publiskās telpas pie ūdens, uz kurām cilvēki labprāt iet un uz kurām nelabprāt iet. Un faktiski tā ir viena no lietām, kuras pētīšana es šobrīd esmu sācis nodarboties, jau faktiski vairāk kā garumā, apskatot arī vairākas publiskās telpas. Vienu ļoti interesantu piemēru un stāvāk parādīšu, bet sākumā faktiski gribu jums pastāstīt par dažām plānošanas pieejām, kādas faktiski līdz šim saistībām ar ūdens teritorijām un ar urbānu vidi kopumā. Un tad nedaudz parunāt par funkcijām, par funkcionālām kopām piekrastē un ūdens teritorijās. Tātad, principā, lielākoties mēs visi, tie, kas nodarbojas plānošanu, labi zinām, ka līdz šimņējo pēdējo 100 gadu praksē caurmērā mēs ļoti rūpīgi zonējam, tā varam teikt, urbāno telpu, arī neurbāno telpu, un lielākoties, paskatoties vienalga, kurā pasaules malā, piemērs ūdens teritorija tiek iezīmēta vienkārši kā ūdens teritorija. Citādā tendence parādās principā pēdējo 10 gadu laikā un parādās aktuāli ūdens teritoriju plānošana. Īpaši interesanti šobrīd ir jūsu telpiskā plānošana. Faktiski šeit ir apgriezta pieeja. Mēs runājam tikai par ūdeni un principā to daļu, kas paliek ārpus krasta līnijas, mēs tā kā aizmirstam. Un tad, principā, mēs varam tā tīri schematiski paskatīties. Krasta līnija, ūdens līnija ir tā robeža, līdz kurai mēs plānojam vienā gadījumā un otrā gadījumā. Tā īsti integrēta pieeja patiesībā nav. Kādēļ tad vajadzētu būt tai integrētai pieejai, lai tiešām šo telpu varētu izmantot? Un nav tā, ka cilvēks, teiksim, atnākot, mēs padomājam visu par pludmali, un viņš neatnāk tikai sauļoties, ja, protams, izņēmumu. Viņš parasti iet arī peldēties, ja? Tad viņš pārkāp šo līniju, šo robežu. Mums ir jādomā ne tikai šim piemērā, kas ir vasaras izmantošana, bet arī citos, kā šīs funkcijas un šīs lietojumības pāriet pāri šai robežai un kā viņas faktiski draudzīgi var sadzīvot. Protams, lai to visu varētu darīt, ir nepieciešama šo visu funkciju analīze, apkopošana, sakārtošana zināmā secībā. Esmu zināmu laika periodu pētījis gan praktiski dabā, gan apskatījis literatūrā ne tikai Eiropas, arī Austrālijas un ASV. Kā notiek ūdens piekrastes teritoriju plānošana, kādas funkcijas tiek izdalīts un kā izdalīts. Pieejas ļoti dažādas, ļoti interesants, bet principā mēs varam runāt par to, ka tās funkciju kopas var veidot principā pēc 4 tādām lielām grupām, 4 lielām pazīmēm. Viens, teiksim, publisks teritorijas un nepublisks. Viens tātad, par kur mēs visi tātad varētu tikt klāt, un daļa tādu mēs netiekam. Arī iepriekšējos piemēros redzējām, kā piemēram mostas teritorijas. Tad ir pazīmes, pēc kurām viņas šīs funkcijas izkārtojās, kā viņas tiek noliktas. Vai viņas ir tikai krastā, vai viņas ir tikai ūdenī, vai viņas ir varbūt vispār tikai zem ūdens. Protams, ka zinām pazīme ir klimats, sezonalitāte. Latvija atšķirās no noteikti slavenās Ēģiptes, un tikpat ļoti atšķirās arī no Aļaskas. Un, protams, pašu funkciju raksturs un daba, viņām ir katrai savu īpašu pazīmi. Vienai ir kāda īpaša skaņa, kāda īpaša smarža, kādas vajadzības. Nedaudz detalizēt, ja mēs paskatāmies pēc publiski nepubliski, tad, principā, uzliekot uz papīru, mēs redzam, ka diezgan strikti var nodalīt tomēr. Un kaut kāda daļa no tām, kas ir ierobežotas pieejamības, es nevēlu tā apzīmē, ierobežotas pieejamības, ir virkni ļoti labi piemēri, kur arī ostu teritorijas un pat komerces ostu teritorijas ir arī sabiedrībai pieejams. Protams, parādās īpašas teritorijas, kas tiek slēgtas sabiedrībai, un sabiedrība nevar padarīt, tās ir aizsardzības militārās funkcijas, kur arī piekrastes teritorijas izmanto. Līdzīgi arī ar industriālām teritorijām. Funkcijas pēc to izkārtojumu.
kā jau sāku minēt, ir funkcijas, kas ir tieši saistītas piekrasta, ūdens. Tās ir tās pašas, teiksim, promenādes. Mēs atrodamies uz promenādes, bet mēs vērojam ūdeni. Ir laivu ielaišanas vietas, kas nav ne īsti ūdenī, ne īsti uz sauszemes. Ir funkcijas, kas notiek tīras ūdens tiesību. Tā ir faktiski tā pati airēšana, burāšana, cits ūdens, kur sakau faktiski var jau detalizētāk iedot. Lietas, par ko pie mums Latvijā šobrīd ļoti maz runā, bet ir pat zinātnisku žurnāli, kas ir veltīti šai tēmai. Tas ir zemūdens ainavas. Ir, principā, zinām sistēma zemūdens ainavu aizsardzībai tiek plānoti apskatīt, ko darīt ar brakiem, kādu braku saglabājumu, kur, teiksim, zemūdens teritorijas ir atstājums, kādas viņas ir veidojušās zemūdens ainavas vairāk 100 gadu garumā. Un vēl viena grupa tāda vispārīga, kas attiecās lielā mērā uz urbānās telpas infrastruktūru. Pārsveidojot nedaudz samisējuši bildītē. Funkcijas pēc to raksturu un dabas un predmetiem, atgriežoties pie tām pašām sporta funkcijām, ir makšķerēšana. Mēs redzējām iepriekšējiem kolēģiem ļoti jauks bildes, kur cilvēki sēž klusumā un makšķerē. Un iedomājieties to makšķernieku, kā viņš jūtās tajā brīdī, ja kāds aizbrauc garām ūdens motociklu, piemēram. Pie mums līdzīgi kā daudzās pasaules valstīs notiek šobrīd tā tendence, ka visus šos skaļos motorizētos ūdens līdzekļus aizliedz. Ir ļoti daudz ūdenskrātuves, kurās vispār nedrīkst ar viņiem pārvietoties. Principā tā arī viena interešu, viena cilvēku grupa, kuriem tiek kaut kādā veidā liekta viņu darbību. Daudz viet, tas patiesībā pamatā attiecās arī uz Austrāliju un uz ASV, šīm funkcijām tiek izdalīta īpaši telpa, īpaši teritorija rēķinoties ar to, ka viņi kādā zināmā laika periodā atstāja trūkumu vispār. Atbalstīt pašas funkcijas ļoti svarīga lieta, bez kurām patiesībā nevar notikt ne šīs laivošanas, ne šīs sauļošanas. Apbūve objekti varbūt nav tas veiksmīgākais formulējums, droši vien varētu runāt vispār par struktūrām, par telpiskām struktūrām, bet tur ietilpst iekšā arī ainavas. Tad pašā laikā arī baldošanās mājas, kas neiztirzājot viņu detalizētu funkciju, apzināmies, ka tās lietas, kas var dot potenciālu interesi atrasties piekrastes teritorijā, kurās var izvietot jau kaut kādu, pieminēts Berlīņu kafejnītes. Sezonalitāte un klimats, protams, sezonalitāte kā aspekts ļoti atšķirās jau Ziemeļvalstis vai Dienvidvalstis. Ziemeļvalstīs, Skandināvijas valstīs, īpaši uzmanība tiek pievērsta arī teritorija, ūdens teritorija, piekrastes teritorija izmantošanai ziemā, savas īpatnības. Tiek domāts par to, ko darīt ar japkupiem, ar marīnām ziemā. Kāpēc šīs teritorijas, kas vasarā ir ļoti atraktīvas un ļoti cilvēku piesaistošas, kā viņas izmantot ziemā, viņas nezaudē savu aktivitāti. Ir ļoti interesanti lieta, kurus varbūt tie, kas īpaši pēta šīs ūdens un piekrastes teritorijas ir ievērojuši, ka principā tā netieši ziemā atverās pilnīgi cita publiskā telpa, pēc tā, kad ūdens ir aizsalts. Ļoti daudz cilvēku, kas vasarā pat neiet uz piekrastu, nebrauc ar laivām vai neiet peldēties, ir vienkārši pastaigāties pa aizsalušajiem pamatāju ezeriem. Tāpat mēs redzam, ka pie laba aizsalus arī Daugava tiek izmantot tranzītu nodrošināšanai. Ko tad ar visu to darīt?